Fabrika Māra ar pilnām tiesībām ieņem vienu no pirmām vietām starp visas padomju valsts rūpniecības uzņēmumiem. 3 mēnešus no vietas šīs fabrikas strādnieku kolektīvs atrodas Visavienības socialistiskās sacensības uzvarētāju rindās. Fabriku slavenu padarīja tās ļaudis. Čaklas rokas un kvēla padomju patriote sirds Elzai Bērziņai. Dienā viņa veic 2 darba normas. Lilija Bērziņa savai darba biedrnei nav radniecīga tikai uzvārda dēļ. Arī viņa maiņā veic 2 darba normas. Stahānoviešu darbs dod lieliskus augļus. 20 000 šādu ražojumu virs plāna martā deva Fabrika Māra. Fabrika Māra, kas ražo zīda un trikotāžas preces, salīdzinot ar pagājušo gadu, uz 3 reizes palielinājusi produkciju. 1948. gadā fabrika ievērojami palielinās preču sortimentu. Lūk jauni apģērbu paraugi, ko izgatavojusi māksliniece modeliste Kazanskaja un kas jau nodot ražošanā. Trikotāžas fabrika Māra apgādā iedzīvotājus ar vasaras sezonas precēm. Mēneša plānu izpildot 130 līdz 150% apmērā, fabrika ražo sporta un peltkostīmus, veļu, cimdus un citus trikotāžas izstrādājumus. Ar izpildītā pienākuma apziņu oktobra svētku kolonās soļoja fabrikas Māra kolektīvs, kas pirms termiņa pabeidzis savu 5-gades plānu. Jau 7 gada normas veikusi fabrikas labākā Stahanoviete Minna Lielkāja. Sākas jauns darba cēliens. Minna Lielkāja apmāca stahanoviskām darba metodēm 15. jauno strādnieci. Drīz visa fabrika būs stahanoviskā. Dienas izstrāde vairāk nekā 2 normas. Kvalitāte, kā vienmēr teicamā, konstatē pieņēmējas. Trikotāžas fabrikas Māras strādnieces stājušās pirms maija miera sardzē. Stahanoviete Matilde Jankoviča 4 ritmašīnu vietā tagad apkalpo 6. Viņa ražo tikai teicamas kvalitātes produkciju. Sekmīgi strādā šūšanas ceha komjauniešu jauniešu brigāde. Pusotru normu maiņā, tāda ir jauniešu apņemšanās pirms maija sacensībā. Paraugs visiem pārējiem ir brigadiere komjauniete Zoja Korņejeva. Vairāk kā 2 normas maiņā, lūk viņas darba dienas rezultāts. No viņas neatpaliek Raisa Vasiljeva. Fabrikas darbu raksturo ne tikai produkcijas daudzums, bet arī tās augstā kvalitāte, asortimenta daudzveidība. Tehniskā padomes sīki apspriež jaunus paraugus. Vecākā modeļu veidotāja Natālija Kazanska rāda skaistus un labas kvalitātes izstrādājumus. Kolektīvs sagaida 1. maiju ar jauniem darba panākumiem. Trikotāžas fabrikā Māra stājušās ierindā jaunas darba mašīnas. Adīšanas cehā uzstādītas modernas ātras stelles. Komjauniete Vija Viļčuka ar tām ražo tikai teicamas kvalitātes zīda materiālu. Ilgus gadus fabrikā strādā Emma Loja, bet nekad agrāk viņas darbs nav bijis tik ražīgs. Prasmīgajām rokām nāk talkā jaunas konstrukcijas Adama mašīna. Ar konvejeru uzlabots darbs šūšanas cehā. Viena no labākajām apīlētājām ir Jekaķirina Juško. Diennakts laikā cehs dod 10 000 trikotāžas izstrādājumu. Fabrikas jaunā iekārta palielinājusi darba ražību par 45%.
mākslinieckā padome savukārt rūpējas, lai produkcija būtu glīta un daudzveidīga, tieši tāda, kādu to pieprasa patērētājiem. Šogad fabrika vēl ieviesīs ražošanā 30 jaunu modeļu. Ar ko mūs iepriecinās trikotāžas fabrikas Māra kolektīvs? 1962. gadā šeit ieviesīs ražošanā 108 jaunus trikotāžas izstrādājumu modeļus. Pirmie šās sezonas paraugi jau gatavi. Lūdzu, varat tos apskatīt. Tas nav vilnas kostīms. Arī jaka nav vilnas, bet ļoti patīkama. Krepkaprons, lapsans un vēl daži komponenti. Top jauna dzija. Vieglās rūpniecības institūta laboratorijā valda devīze dziju labāku par vilnu. Fabrikā Māra drīz adīs jaunus modeļus no jaunās dzijas. Un lūk, pirmās bezdelīgas. Ražošanas apvienības Māra cehus gadā atstāja vairāk nekā 4 miljoni trikotāžas izstrādājumu. Nesen apvienībā notika vissavienības simpozijas par jaunas tehnikas ieviešanu, ar itāļu firmas Proti piedalīšanos. Kāpēc tieši Mārā? Tādēļ, ka apvienības vadība domā perspektīvi. Speciālisti saprot, ka ikgadēja produkcijas atjaunināšana prasa pašu modernāko tehniku. Pirms iekārtu pirkšanas rūpīgi jāapsver visi par un pret. Bet šodien lielu uzmanību Mārā velta gaidāmajām olimpiskajām spēlēm. 2 izstrādājumi jau apbalvoti ar Olimpiskās orgkomitejas diplomiem. Modelētājs strādā pie jauna pasūtījuma.